Dievs mums ir devis smadzenes. Tās nav domātas, lai tās atslēgtu, lai nedomātu un mēs sāktu meditēt. Smadzenes ir paredzētas, lai tās lietotu. Mantras un dažādas lūkšanas nav domātas, lai tās automātiski skaitītu noteiktas reizes. Mums ir smadzenes, lai tās lietotu. Ja mēs tās nelietosim, mēs tās pazaudēsim dēļ visām šīm viltus mācībām. Kad mēs griežamies pie garīgās pasaules, mums ir jāsaprot, pie kā mēs griežamies, ko mēs lūdzam, kam mēs lūdzam, ar kādiem gariem mēs tiekamies. Jēzus tāpēc mums dod Dieva saprašanu, lai mēs pareizi lietotu savas smadzenes, nevis izmantot tās visādām nepareizām mācībām. Mums ir jāatceras tie vārdi, ko saka apustuļi, lai mēs nenovērstos no Dieva vārda, jo nāks tādi, kas meklēs slavu sev, un cilvēki novērsīsies no patiesības. Pret Bībeli mums ir jātiecas nopietni, lai mēs saprastu, ko klausīties un no kā teikties. Dieva vārds ir svētie raksti, ko rakstīja pravieši un apustuļi, un mēs nevaram mainīt Dieva vārdu un tulkot to, kā mums ienāk prātā. Tie, kas izkropļo Dieva vārdu, sagroz to, dzīvo pēc savām iegribām, ir lepnībā, tie nenāk no Dieva, bet no Sātana, un paši ir sātanisti. Tie nesludina ticību Dievam, bet ved cilvēkus uz pazušanu. Tie nesludina, ka grēki ir jānožēlo, jo pilda Sātana gribu. Tie saka, ka pasaules gals nav, nebūs, un arī to, ka elle un nāve nav.